2011. gads bija Eiropas Savienības brīvprātīgais gads. Un iedvesmojoties no visas Eiropas Savienības augstāk noteiktajiem mērķiem, arī radoša apvienība jauniešiem Trepes nolēma izveidot platformu starp organizācijām, kuru mērķis būtu popularizēt brīvprātīgo darbu. Mēs vēlējāmies pierādīt to, ka brīvprātīgo darbu var veikt visi, neatkarīgi no dzimuma, vecuma, rases vai reliģiskās piederības, un parādīt sabiedrībai to, ka ir forši būt brīvprātīgiem un cik patīkami un daudz tas dod tavai sirsniņai un arī citiem. Labdien! Mani sauc Andris Kivičs. Es vadu brīvprātības platformas pasākumus jau vairāk kā 4 gadus. Un jāsaka, ka brīvprātības pasākumos es piedalos tāpēc, ka es uzskatu, ka tā ir mana iespēja vairot labo pasaulē, izdarīt kaut ko labu, tāpat vien. Tā kā goda lieta būt brīvprātīgiem. Es darbojos skautismā un gaidismā, jo tas man dod nemitīgu personisko izaugsmi un apziņu, ka es esmu aktīva pilsoniskās sabiedrības pārstāve un dodu savai valstī atpakaļ. Skautisms un gaidisms ir viena no vecākajām brīvprātīgā darba kustībām visā pasaulē. Darbojas arī Latvijā, jau pirmskara laikā un arī atjaunotajā Latvijā. Tie pamatprincipi ir darbs ar bērniem un jauniešiem visa gada garumā, tā skaitā slavenās nometnes un pārgājienu sirojumi, kas norūda mūs ikdienas. Visi organizācijā strādājam brīvprātīgi, katru nedēļu vadot nodarbības un koordinējot arī nacionālu līmeņu darbu. Tikai katram darot kaut vienu mazu labu darbu katru dienu, man liekas, mēs varam padarīt Latviju labāku un prakticēt to demokrātiju ikdienas. Es esmu Mārtiņš Steins, aktīvs Latvijas jaunietis un vadu jauniešu organizāciju Nītaureņi Amatas novadā. Brīvprātīgais darbs ir mūsu ikdiena. Mēs jau 5 gadi darbojamies brīvprātīgi, organizējot dažādas jauniešu, bērnu un pieaugušo aktivitātes Amatas novadā. Un šī pieredze un prasmes, kas iegūtas brīvprātīgajā darbā, ir bijušas kā tramplīns, kā lēciens uz dažādiem sasniegumiem dzīvē, gan man, gan maniem kolēģiem. Un brīvprātīgais darbs ir devis iespēju paplašināt savu redzesloku gan nevalstiskajā sektorā, gan uzņēmējdarbības vidē. Un tā ir bijusi lieliski iespēja iemācīties tādas lietas un pieredzēt vai būt procesā tādās aktivitātēs, ko iespējams nekurš katrs var. Brīvprātīgais darbs ir goda lieta, un to es daru arī joprojām, un iesaku to darīt arī ikvienam. Es esmu brīvprātīgā jau 3 gadus sanāk, un es iesaistījos arī tā ļoti netiešām caur paziņām. Man liekas, daudzīgi tā iesaistās ar paziņām. Ko man ir devis brīvprātīgais darbs? Tas varētu būt noteikti jaunas zināšanas, noteikti paziņas, un ne tikai Latvijā, arī ārzemēs. Jā, tas man devis tiešām daudz draugus, zināšanas, tas man ir licis pārkāpt savu pāri, attīstīt sevi. Brīvprātīgais darbs. Manuprāt, tas ir kaut kas tāds, kas būtu jādara pilnīgi katram cilvēkam, jo mana pārliecība ir, ka mūsu katra pienākums ir darīt kaut ko, kas kaut nedaudz varētu padarīt šo pasauli labāku. Ir teiciens, mēs nevaram izdarīt visas tās labās lietas, ko vajag pasaulē, bet pasaulē pilnīgi noteikti vajag visas tās labās lietas, ko mēs varam izdarīt. Tieši tāpēc arī mūsu organizācija Baltijas reģionālais fonds aktīvi iesaistās dažādās brīvprātīgā darba aktivitātēs, gan popularizējot brīvprātīgo darbu jauniešiem un citām mērķu grupām, gan aktīvi jauniešus iesaistot brīvprātīgā darba aktivitātēs, kā arī izglītojot tos par brīvprātīgo darbu. Aicinu katru atrast kādu jomu, kurā viņš var darīt brīvprātīgo darbu, un darīt to ar lielu un lielu prieku, jo goda lieta ir būt brīvprātīgajam. Brīvprātīgais darbs man ir devis iespēju piedalīties pasākumos, kuros iepriekš es pat nemaz neiedomātos iesaistīties. Kā piemēram var minēt Eiropas pludmales volejbola čempionātu Jūrmalā,
šī gada maijā, vai laikmatīgais mākslas festivāls Survival Kit, kas man deva iespēju redzēt, kā šie pasākumi notiek no to organizētāju puses un arī no brīvprātīgo. Protams, tā ir lieliska iespēja iepazīties ar jauniem, aktīviem, mērķtiecīgiem cilvēkiem un attīstīt sevi šo aktīvismu un mērķtiecību. Labdarības organizācijas palīdzēs MLV ikdienas darbos un dažādu aktivitāšu īstenošanā ļoti lielu darbu iegūt tieši brīvprātīgie. Katras organizācijas darbā tieši brīvprātīgo darbs ir ļoti neatsvarams un nenovērtējams resurss. Līdz ar to viennozīmīgi var teikt, ka mēs nevarētu strādāt bez saviem superīgajiem brīvprātīgajiem, jo organizācija atrod un satiekas ar motivētu, atbildīgu, radošu un strādāt spējīgu brīvprātīgo, tad var teikt, ka tā ir dieva dāvana. Līdz ar to es novēlu organizācijām novērtēt šo brīvprātīgo darbu un arī cilvēkiem, kas domā, ka viņi ir spējīgi sniegt no sava laika, talantu un enerģijas kādai organizācijai palīdzot brīvprātīgi, droši pievienoties tām organizācijām, kurām viņi labprāt palīdzētu. Labdien, es esmu Laura Būmani, es strādāju priekš Latvijas Samariešu apvienības un mans darbs ir brīvprātīgo darbu koordinatora. Es varu pateikt, ka brīvprātīgais darbs nekādā ziņā neatvieto, algotu darbu. Viņa pamata ideja ir, papildināt brīvprātīgo darbu, komplementēt brīvprātīgo darbu tādos īpašos gadījumos, ikdienā un, protams, kādā masu pasākumā. Un arī reizē krīzes situācijās ir tas moments, kur cilvēki parāda savu labestību, savu mīlestību, savu attieksmi pret citiem, pret dabu, pret cilvēci kā tādu. Labdien! Mani sauc Aina Poiša un es esmu ģimenes psihoterapeite. Ļoti bieži savā darbā es satiekos arī ar jauniešiem un zināmā mērā arī savā dzīvē es iekļauju darbiņus, ko es daru, tāpēc, ka es izvēlos tos darīt, nevis tāpēc, ka es par to varētu kaut ko nopelnīt. Līdz ar to es ļoti atbalstu jebkuru cilvēku iniciatīvu, es domāju, sevišķi jauniešu iniciatīvu, kad līdz ar to sanāk tāda sociāla angažētība, kad tu neprasi pirms, kas man par to būs, bet tu vienkārši iegūti savu laiku, savu enerģiju kaut kādas idejas vārdā, kas globāli runājot ir, es daru kaut ko, lai pasauli padarītu labāku. Un līdz ar to mēs varbūt mazlietiņi, tāpat drusiņai ikdienā nostiprinām savu vērtību sistēmu, kurā nevalda tikai nauda, bet kurā valda cilvēka griba, spēja arī piešķirt savu uzmanību lietām, kur kādam varbūt vajag vairāk, un tev ir, ar ko tu vari dalīties, un vienkārši būt dodošs un nesautīgs. Un tas neatiecās tikai uz mūsu Ziemassvētku akcijām, ja vēl uz kaut kādām akcijām, kur mēs vācām naudu, lai palīdzētu naudas izteiksmē, bet reizēm tās ir arī dažādas aktivitātes, dažādām sociālajām grupām, ka mēs varam arī iegūt to sajūtu, ka es esmu kādam vajadzīgs, noderīgs, un tā ir mana brīva griba un brīva izvēle. Cepuri nost to cilvēku priekšā, kas atrod laiku un spēj to darīt. Mākslinieku lielākais prieks un gandarīgs ir tas, ka mēs ar savu klātbūtni varam iepriecināt citus. Vienmēr tas izdodas materiālā veidā, bet ja mēs ar savu dziesmu, ar saviem labajiem darbiem, ar savu klātbūtni varam iepriecināt vēl kādu mazu vai lielāku sirsniņu, tas ir tieši tas, kas sniedz tādu patiesu prieku par esību kopumā. Un tas ir tik vienkārši, jo vairojot pozitīvās emocijas, pasaule patiešām kļūst gaišāka. Un tieši mūsu ticība pašiem saviem spēkiem, kā arī tas, ka mēs varam palīdzēt rast ticību vēl kādam šajā pasaulē. Tas ir, man liekas, tas lielākais, ko mēs varam darīt. Ir ļoti svarīgi šajā pasaulē darīt to, kas mums pašiem sagādā vislielāko prieku. Un tādējādi brīdī mēs iepriecināsim arī apkārtējos. Pavisam vienkārši. Un vēloties atgādināt gan sev, gan visiem mums kopā, ka mēs varam vairāk nekā mēs domājam, ka varam. Un kopā mēs, protams, varam padarīt šo pasauli daudz gaišāku un piepildīt to ar mīlestību un harmonizēt. Lai mums izdodas! Ar brīvprātīgo darbu es nodarbojos jau vairāk nekā 5 gadus tieši tā aktīvi. Brīvprātīgais darbs, es uzskatu, ka tas ir veids, kādā veidā var iegūt arī daudz lielu pieredzi, ne tikai strādājot kā pamatdarbu, piemēram,
citi cilvēki strādā algotu darbu, viņi strādā no rīta līdz vakaram, bet īsti no tā nekāda ieguldījuma sevī pašām negūt. Bet, teiksim, es kā sāku nodarboties ar brīvprātīgo darbu, es pirmkārt atradu daudz jaunus kontaktus. Līdz ar to atkal pavērās daudz jaunas iespējas. Pats personīgi ar brīvprātīgo darbu nodarbojos vairāk tieši muzikālajā jomā, pats dziedu. Līdz ar to arī tad ir pavēršās daudz iespējas uzstāties dažādās vietās, kur, teiksim, agrāk, neesot nekādiem īpaši daudz kontaktiem, tad nebija tāds iespējas. Iesaku citiem nebaidīties no brīvprātīgā darba, jo darot brīvprātīgi to, kas pašam patīk, tas vienmēr ir goda lieta būt brīvprātīgi. Atbildot uz jautājumu par brīvprātīgo darbu, cik jaunieši ir aktīvi iesaistīties brīvprātīgā darbā, manuprāt, ir tā, ka ir diezgan daudz aktīvi jaunieši Latvijā, un viņi paši tā kā meklē dažādas iespējas, kur viņi varētu iesaistīties, kur viņi varētu paust savu radošumu. Un tas, ko es esmu novērojis, kad, ja teiksim, piedāvā kādu konkrētu ideju, kur jaunieši varētu iesaistīties, viņi labprāt iesaistās. Un, teiksim, mēs biedrībā Dabas draugi, mēs izmantojam sociālos tīklus, izmantojam Facebook, lai informētu par mūsu idejām, kur jauniešiem ir iespēja iesaistīties. Un tad viņi arī piesakās, un tad viņi nāk tālāk dažādos projektos. Sveiki! Mani sauc Mārcis Bogdanovs un vēlos jums nedaudz izstāstīt par brīvprātīgu aplikāciju BeDin. Tātad, kas tas tāds ir? Tā ir aplikācija, kur organizācija var ievietot sevi kartē un parādīt to, ka viņi ir pieejami brīvprātīgajiem. Pēc tam, kad viņi ir ievietojuši sevi kartē, viņi tad papildina savu profilu, uzrakstot, kas ir iespējams, kādi darbi ir iespējami darīt brīvprātīgajiem, un tad atliek tikai gaidīt. Un tad tā otrā iespēja šajā aplikācija ir, kad brīvprātīgais piereģistrējas un viņš tad šīs organizācijas atrod. Kad organizācija ir atrasta, tad viņš izvēlās, ko tad viņš tur grib darīt, sazvanoties konkrēti ar organizācijas vadītāju vai atbildīgo par brīvprātīgajiem un sāk darīt savu izvēlēto darbu. Darbu var izvēlēties lielā kartē, kurā norādās tuvākās organizācijas, kas ir ap tavu māju, ap tavu rajonu, pilsētu. Un tad izvēlētos to pašu labāko, ja katrs brīvprātīgais sāk darboties. Un pēc tam, kad ir jau izdarīts tas pirmais darbiņš vai jau pirmais mēnesis, piemēram, pavadīts, tad var sākt reģistrēt šos darbus, kad tie ir tiešām izdarīti, sākt krāt stundas, tiešām, ka viņas ir paveiktas, kuras pēc tam tad šīs organizācijas vadītājs apstiprina. Un šādā veidā brīvprātīgais tad veido tādu kā savu profilu, savu CV par to, ko viņš dara kā brīvprātīgais. Labie darbi ir vienmēr bijuši tie, kas vairo mūsu pozitīvās domas un pozitīvo veselību, līdz ar to mēs paši esam laimīgāki. Kas mani iedrošina nekad neatteikties no labiem darbiem ir tas, ka man jāsaka paldies savai mammai par to, jo viņa vienmēr rūpējusies par apkārtējiem cilvēkiem, un tas ir pārmantojies arī manā, tā kā var teikt, vienā no dzīves pienākumiem, pat ne pienākumiem, vienkārši darīt labas lietas, tas ir kaut kur ikvienā cilvēkā iekšā. Un darīt labus darbus un darīt brīvprātīgo darbu, tas ir, man liekas, ka viskaistākais, kas var būt, jo reizēm varbūt mēs esam pieraduši, kādu darbu mēs saņemam atalgojumu, un tad mēs varam tā kā baudīt vēl vairāk, bet īstenībā ir tā, ka šis atalgojums ir šie labie vārdi, stiprie vārdi, kas mūs var nākt tikai dzīvē par labu. Un tādēļ paldies visiem jauniešiem, kas tiešām iesaistās brīvprātīgajā darbā, kas iesaistās darbos, kas ir ar bērniem, kas iesaistās darbos, kas ir ar jauniešu attīstību un prasmes nodošanu no paudzes paudzē. Un lielāko prieku var teikt, ka es esmu priecīga, kad arī manā studijā bērni nāk pie manis mācīties, pie maniem pedagogiem mācīties, un arī viņi paliks šajā studijā kā pasniedzēji, kā pedagogi, kur tālāk nodoš šiem bērniem iespēju sev pilnveidot. Es teikšu tā, darīsim visi labus darbus, palīdzēsim brīvprātīgi, bez aizspriedumiem, bez pienākumu pretīm saņemšanas, un tad arī mums Latvija būs un pasaule būs daudz krāsaināka un arī mierpilnāka. Paldies! Brīvprātīgo darbs, manuprāt, ir visi sākums, jo tas iemāca cilvēkam strādāt nevis naudas dēļ, bet tā, ka viņš jūt
aicinājumu no sirds un tic kādai idejai, dēļ kuras viņš strādā. Un, manuprāt, šādi cilvēki, kuri strādā vērtību vai idejas vārdā, darba devējiem ir daudz liederīgāki, vērtīgāki nekā cilvēki, kuri nāk tikai nopelnīt. Un manā pieredzē ir tā, ka atnāk brīvprātīgie ar tādu patērētāju attieksmi un saka, kā jūs mani motivēsiet, ko jūs man dosiet pretīm. Bet man šķiet, ja tu kaut kur dodies strādāt, tad tev ir jābūt skaidrai paši idejai, kāpēc tu to gribi darīt. Un tad tas ir daudz efektīvāk un arī organizācija labāk attīstās. Arvien vairāk varam novērot, ka cilvēki neuzticas valsts pārvaldei, ka cilvēki domā, ka varbūt viņi, kā viņi saka, mīl zemi, nevis šo valsti, bet patiesībā katrs cilvēks darot kādu labu lietu var mainīt šo pasauli. Un es esmu ļoti pārsteigta, ka Latvijā sāk kļūt ar vien vairāk labu cilvēku, kur ir gatavi, piemēram, saziedot vienas nakts laikā daudz naudas cilvēkam, kam ir nodegusi māju, vai arī apvienoties kādas problēmas risināšanai. Piemēram, šobrīd es esmu Facebook grupā Gribu palīdzēt bēgļiem, kur jau ir reģistrējušies vairāk kā 2000 Latvijas cilvēku, kas tiešām ar prieku to, ko viņi var iedot, ir gatavi iedot. Un man šķiet, ka tas ir tāds vienkāršākais veids brīvprātīgajām darbām, kurš varbūt nav ar tādu ilgu nodarbinātību, lielu mērķi, katras dienas iesaist, bet tas arī ir ļoti liels brīvprātīgs lēmums cilvēkam iesaistīties kādos procesos un atrisināt problēmu sabiedrībā. Bet man patiesi prieks, ka arī vairāk un notiekās dažādi brīvprātīgo darbu konferences, semināri, jo šie semināri konferences tiešām ir ļoti svarīgi, jo brīvprātīgie veids ļoti labu darbu, ko viņi dara no sirds. Un mēs pat zinām, vasarā šī Akadīnas Engurē ar šo mazo bērnu, kurš pazudis un atvērt tieši brīvprātīgie, par ko vēl ir gandarījums. Un tas darbs, ko jūs veiciet, tiešām es arī saku paldies. No Latvijas jaunatnes padomes puses mēs ļoti priecājamies, kad ir diskusija sabiedrībā par to, kad ir brīvprātīgā darba likums pieņemts. Vēsturiski brīvprātīgā darba likums kā dokuments no NVO sektora vispār tika atbalstīts ar domu, ka tas būs brīnišķīgs instruments, kā sabiedrībā vairot interesi par brīvprātīgo darbu, motivēt cilvēkus, darīt šo domu un jēdzienu tādu dziļāku sabiedrībā un attīstīt. Diemžēl šobrīd tā realitāte ir tāda, ka brīvprātīgā darba likumā normas, kas ir iekļautas attiecībā uz jauniešiem, ir ļoti diskriminējošas, ir uzliktas no valsts puses, pareizāk sakot, ne no valsts, jo valsts esam mēs, bet no ierēģņu puses un no politiķu puses, kas ir apstiprinājuši šo likumu normas, kas apgrūtina brīvprātīgo darbu, apgrūtina to cilvēku darbu, kas brīvprātīgi koordinē brīvprātīgo darbu ar visām uzskaita sistēmām, visām niansēm, nenodalot īstermiņu, ilgtermiņu darbu, tieši, kas ir ļoti būtiski jauniešu brīvprātīgā darba attīstībā. Un šis ir ļoti sāpīgs jautājums arī tiem visiem jauniešiem, kuri mācās, jo viņi ar 1. janvāru nevarēs iesaistīties brīvprātīgajā darbā mācību laikā. Citādi tiks sodīts visas organizācijas, kas nodrošinās to, kas ļaus, ka tas notiek. Un šis ir sāpīgs jautājums ne tikai organizācijām, likums, bet katram vienam jaunietim, kurš vispār plāno iesaistīties brīvprātīgajā darbā pēc 1. janvāra. Un tā ir tā lielā sāpe šobrīd mums jaunatnes padomē, kā nepazaudējot jauniešu, nepazaudējot viņu ticību tam labajam, ko viņi dara, bet tai pašā laikā esot paklausīgiem likuma paklausīgiem pilsoņiem ievērot šo likumu, kā dzīvot pēc 1. janvāra. Paldies visiem lēmumu pieņēmējiem par to, ka padarījāt mūsu dzīvi daudz sarežģītāku, bet tas nenozīmē, ka mēs neko nedarīsim, jautājums tikai kādā formātā un apjomā. Labdien! Latvijas Universitāte šodien organizē brīvprātīgā darba konferenci un izstādi par brīvprātīgo darbu Latvijā. Kāpēc mēs organizējam šādu konferenci? Jo tā ir iespēja mums pašiem uzzināt par aktuālu lietu, un mēs nekautrējamies atzīt, ka mēs viņu šobrīd nepārāk labi pazīstam. Lai arī brīvprātīgais darbs mums nav pavisam svešs, arī Latvijas Universitātē akadēmiskā vidē tiek nodrošināts brīvprātīgais darbs, tiek piesaistīti brīvprātīgie, bet tomēr tas nav tādā apjomā, kā to dara jau ilgadīgas brīvprātīgo organizācijas. Tāpēc vienas Eiropas Savienības programmas Eiropas pilsoņiem ietvaros mēs organizējam. Šīs programmas ietvaros tiek realizēts starptautisks projekts ar 6 partneriem no Eiropas dažādām valstīm.
Latvijas Universitāte ir viens no partneriem, tāpēc mēs organizējam šī projekta ietvaros šo konferenci un izstādi, lai veidotu platformu, kurā aicinātu cilvēkus un organizācijas, kuriem ir ļoti liela pieredze brīvprātīgā darba organizēšanā, tā skaitā problemātikas risināšanā, izaicinājumu atrisināšanā un labo piemēru īstenošanā un veidošanā, lai šie cilvēki savā starpā padalītos ar pieredzi, no kuras mēs šoreiz tā kā klausītāju statusā dzirdētu un iegūtu ko jaunu. Un lai arī šīs pašas jau pieredzējušās organizācijas, es ticu, ka lai arī ar savu lielo pieredzi ir daudz pudu sāls apēdušas, ja tā var teikt, un daudz labi piedzīvojušas, bet iegūst arī kaut ko jaunu, paklausoties, kā ar dažādiem izaicinājumiem tiek galā citas organizācijas. Tā kā jebkurš iedzīvotājs, jebkurš jaunietis, jebkurš cilvēks tomēr dzīvo kādā no pašvaldībām, tad ļoti svarīgi ir tas, ka cilvēki iesaistās arī brīvprātīgo darbā. Bet brīvprātīgo darbs nav vienkārši tāds haotisks un bez organizēšanas, kā jau arī normatīvos aktos ir noteikts, ka brīvprātīgo darbs ir tomēr organizēts darbs. Un taisnīgi šeit tad ir arī šī pašvaldības loma, valsts iestāžu loma un nevalstisko organizāciju loma, kuri tad organizē šo brīvprātīgo darbu. Un mēs savā pašvaldībā arī esam pieņēmuši atbilstošus normatīvos aktus, kas nosaka, kā tad brīvprātīgie darbojās konkrētajā teritorijā, tā lai būtu ievērot visu likumdošanu un arī iespējas, ja grib oficiālu reģistru un vispārējo, kas attiecās, kā ir pasaules praksa, tad arī pie mums to var izdarīt. Protams, var arī strādāt patiešām brīvprātīgi, ļoti brīvprātīgi, bez teiksim, reģistrācijas un pieteikšanās pasaulē. Tiešām tikai no sirds tas arī ir iespējams. Pašvaldības ir tās, kas palīdz organizēt šo darbu. Ļoti svarīgs ir šis process, jo mums ir nepieciešami, lai iedzīvotāji pēc iespējas vairāk iesaistītos tajos procesos, kas notiek. Un tieši izmantojot brīvprātīgo darbu, viņi var ņemt dalību dažādos projektos, pasākumos, jo ir jau daudz tādu darbiņu, kuri ir jāizdara, veidojot pasākumu, notikumu vai kādu projektu, kur nevajag milzīgas, varbūt profesionālās prasmes, un tomēr ļoti daudz, ļoti vajadzīgu mazu darbiņu, ko var veikt brīvprātīgo rokas. Tā kā tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un vēl viens ļoti svarīgs aspekts, manuprāt, es varbūt šeit uzsveru arī vairāk to, kad jaunatnes vidū brīvprātīgais darbs ir jāpopularizē, jo jauniešiem izejot šo brīvprātīgā darba tādu pieredzi, praksi varētu teikt, mūsu nevalstiskajās organizācijās, viņi labāk arī apjēdz savus talantus, iegūst savas prasmes un saprot, ko viņi dzīvē varbūt noteikti gribētu darīt un ko viņi, teiksim, patiešām negribētu darīt un ko tad ir vērts mācīties. Un tieši izejot šo te brīvprātīgo darbu pieredzi, viņi varētu atrast sev darbu, piemērot profesiju, izmācīties, tā lai tiešām gandarības un prieks būtu visiem. Manuprāt, brīvprātīgais darbs ir fantastisks process, kura ietvaros jaunieši var ne tikai saprast, ko viņi grib darīt savā dzīvē, profesionālajā karjerā, bet arī labāk iepazīt sevi, strādājot ar citiem, risinot dažādas problēmas. Un galu galā arī saturīgi pavadot brīvo laiku. Un it īpaši, manuprāt, šis process ir vērtīgs tiem jauniešiem, kuriem formālā izglītība šķiet garlaicīga, kuri īsti neredz sevi skolā, jo šeit var mācīties darot, šeit var mācīties faktiski strādājot uz konkrēto rezultātu kopā ar cilvēkiem, kas tev patīk. Un, protams, ka jēgpilns un saturīgs brīvprātīgais darbs prasa ārkārtīgi lielu organizatorisko piepūli no nevalstiskajām organizācijām, no iestādēm, kas organizē, kas iesaista jauniešus tajā. Un neapšaubāmi šis ir ļoti ilgstošs process, lai iemantotu
jauniešu uzticību, lai izstrādātu konkrētās formas, kuras jauniešiem ir interesantas un kas arī ļauj sasniegt rezultātu. Un tāpēc man šķiet, ka dažādi nevalstiskā organizācija tīklojumi, kas strādā pie brīvprātīgā darba popularizēšanas un konkrēti brīvprātības platforma, ir labs veids, kā ne tikai dalīties ar šīm iestrādnēm, ar labas prakses piemēriem, bet arī iedvesmot gan sevi, gan jauniešus, gan plašāku sabiedrību darīt vairāk un darīt kopā. Un ir jāatzīst, ka mums vēl ļoti garš ceļš ejams līdz visa sabiedrībā vismaz zinās, kas ir brīvprātīgais darbs, un vēl garāks ceļš, kamēr mēs visi iesaistīsimies brīvprātīgajā darbā. Tāpēc šīs ilgtermiņa platformas ir ļoti nozīmīgas, lai kalpotu gan kā tāda sabiedriskā atmiņa par to, kas ir bijis iepriekš, kā mums ir gājis, gan arī kā tāds kvalitātes garants šajā procesā. Sveiki! Kā jau te ir minēts, neturis atpuni sevi, bet ik viens brīvprātīgais var droši nākt uz Rīgas jauniešu centra Kaņieris, kurš atrodas Ķēngaraga promenādes burvīgā Daugavas krastā Kaņieru ielā 15. Un nāciet droši un īstenojiet savas idejas, un arī brīvprātīgiem ir ne tikai šīs telpas un resursi, bet mums ir arī katru gadu divreiz pavasarī un rudenī, tagad jau būs pavasarī, iesaukums uz februāri, kad var jauniešu iniciatīvu līdz 300 eiro saņemt arī atbalstu, un viens no atbalstāmajiem virzieniem ir tieši brīvprātīgais darbs, kur var izpausties gan pats, gan kopā ar draugiem, ik viens jaunietis no 13 līdz 20 gadiem. Laipni lūgt! Latvijas sabiedrība kopumā ir ļoti atsaucīga. Latvijas sabiedrībai tikai ir jāvar skaidru, konkrēti pateikt, ko tad mēs no jums gribam, mīļā sabiedrība. Un tāpēc no brīvprātīgā darba, un tā skatās ziedojuma organizētāja puses, ir svarīgi skaidri, nepārprotami un korekti formulēt to, ko mēs vēlamies pateikt, to, kam mums ir nepieciešama palīdzība, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai vāktu ziedojumus mērķtiecīgi, lai piesaistītu brīvprātīgos mērķtiecīgi, lai nebūtu pēc tam kāda vilšanās vai pārpratuma. Bet ja mēs korekti komunicējam, tad sabiedrība kopumā ir ārkārtīgi atsaucīga un vai tikai uzrunāt, un gan jaunieši, gan cilvēki brieduma gados ir gatavi nākt palīgā tajos brīžos, kad sabiedrībai šī palīdzība ir nepieciešama. Ne? Labdien! Es esmu bijušais Eiropas Savienības brīvprātīgais. 9 mēnešus nodzīvoju Grūzijā. Principā mans pamata izvēlētā lieta, ko es darīju, bija, es trenēju jauniešu basketbola komandu. Bērns puikas no 15 līdz 17 gadu vecumam. Kā arī es piedalījos visās aktivitātēs, ko mēs visi kā brīvprātīgie darījām. Principā šie 9 mēneši man ir ļoti daudz ko devuši. Es esmu uzzinājis kaut ko jaunu par jaunu kultūru, par viņu tradīcijām, paražām, par viņu izpratni, ko viņi domā par mums, eiropiešiem. Priekš, kad es, kā man vismaz šķiet, ļoti labi parādīju, kas ir Latvija, kādi mēs esam, cik mēs esam draudzīgi, čākli, izpalīdzīgi. Tiešām, ja ir iespēja jaunietim, es ieteiktu, ja tev nav darba un tu nezini īsti, neesi atracis savu vietu, ko tu gribi darīt savā dzīvē, tad tā ir īstā lieta, ko darīt. Aizbraukt uz kādu citu valsti, reprezentēt savu valsti, iepazīt citu kultūru, uzzināt kaut ko jaunu, tev dot tas laiku apdomāties par savu mērķi, savām izaugsmēm, savām perspektīvām, potenciālu. Tu saproti, tajā pat laikā tu apgūst jaunas valodas. Teiksim, es esmu iemācījies gruzīņu valodu, nedaudz poļu valodu, jo tomēr dzīvoju vienā dzīvoklī ar poļu brīvprātīgajiem, uzlabojis un attīstījis savas krievu valodas zināšanas, angļu valodas zināšanas, latviešu valodas zināšanas neaizmirst, jo man bija burvīga kolēģe, ko es biju kopā un mēs kalojām un runājāmies. Principā, jā, tas gala vēstījums, ko es gribu pateikt, kad ja jaunietim ir iespēja un vēlme, tad droši dodies, tev ir Eiropas subsīdija, ko tev dod un dod iespēju mācīties. Non-formal education, that's great. Es strādāju vietībā jau gandrīz 4 gadus apmēram.
Un sāku es pavisam vienkārši kā praktikants, nevis kā brīvprātīgais. Pēc prakses nostrādāšanas un jau prakses laikā es arī pievienojos brīvprātīgo komandai. Un tolaik mēs strādājām gan ar bēgļu, gan citu legālo imigrantu integrācijas lietām, gan arī ar cilvēku tirdzniecības tematikas aktualizēšanu. Diezgan ātri radās vēlme un interese startēt uz jaunatnes darbībā projektu finansējumu, kurā mēs arī īstenojām 3 lielas apmācības starptautiskas par cilvēku tirdzniecību. Un īstenībā visu laiku biedrībā ir bijis ļoti daudz nacionāls un multikulturāls darbs, kas saistās ar dažādām valodām, dažādiem cilvēkiem no dažādām vietām, dažādām interesēm un mērķiem. Lūk, un tad īstenībā viena no tām foršajām iniciatīvām un tēmām, kas turpinās joprojām, ir imigrāta integrācija. Un šeit mēs strādājam gan ar bēgļiem, gan ar personām, kam ir piešķirts alternatīvais status, gan trešo valstu piedrīgajiem. Un tas, man liekas, visforšākais ir ne tikai, ka mēs varam paši mācīties valodas, iepazīt kultūras un attīstīties dažādos veidos, bet patiesībā šis brīvprātīgo atbalsta tīkls, kas ir jau kā neliela kopiena vai mehānisms, kurā iebraucēji var iejusties labāk Latvijā, justies noderīgi un vajadzīgi, īstenībā arī papildināt mūsu pašu ikdienu darbu un varbūt pat domas un izpratni par to, kas notiek pasaulē un kas mēs esam. Volunteering is like we are getting different kind of experience. By doing volunteering, we are meeting different kind of people from different places. So it's good to do volunteering. It's simple. Volunteering is not like working for. It's not like a paid work. It's volunteering. You are doing it. You are interested in yourself. something, so you are getting involved and doing something. You're just meeting new people. For us, Latvia is new, and Latvian people they're new. So you're just it's one way to get easy to go along with people from different society and culture, and we kind of enjoy it. It's not like, as I said, it's not like work. It's not like your part-time work or something like that. It's just you're doing because you like it. Dažādu tautību jauniešu iesaista brīvprātīgai darbā sakme viņa integrāciju sabiedrībā, jo darot vienu darbu kopā, jaunieši, kuriem ir dažādas valodas, var ne tikai lauzt stereotipus, kas varbūt viņiem eksistē par citiem jauniešiem, bet arī atrast kopēju valodu, kas ir svarīgs mūsu sabiedrības vienotībai. Brīvprātīgais darbs ir lieliski iespēja vienkārši apiet tam klasiskajam karjeras izaugsmes modelim apli un uzkāpt augšā pa tādu baigi foršo nogāzīti. Tikai tur ir vajadzīga nedaudz drosme, pašmotivācija un stuks, ko grib izdarīt. Taču tā vai tā, brīvprātīgais darbs iedod nenormāli milzīgu pieredzi, ja viņi pareizi prot izmantot. Brīvprātīgais darbs manā profesionālajā izaugsmē man ir devis ļoti daudz, esmu iemācījusies daudz jaunas prasmes, man ir bijis lieliski iespēja iepazīties ar daudz mērķtiecīgiem cilvēkiem, arī populāriem cilvēkiem, un mana profesionalitāte ir būt uz skatuves, un šis brīvprātīgais darbs ir tas, kas man ļauj iespēju kā jaunam cilvēkam tur nokļūt un pierādīt sev un pierādīt sevi citiem cilvēkiem. Par to arī jāsaka liels paldies brīvprātīgajam darbam, tāpēc esiet brīvprātīgi, darbojieties, un tas noteikti dzīvē jums atmaksāsies. Varu teikt, ka brīvprātīgo darbu esmu strādājis ne tikai ar savu muzikālo priekšnesumu sniegšanu, bet esmu arī daudz palīdzējis savas jomas pārstāvjiem, proti neredzīgo grāmatu rediģēšanā, dodot, teiksim, iespēju lasīt grāmatas rakstā, jo bija laiks, kad valstī mūsu bija krīze, un līdz ar to nebija iespēja izdot daudz grāmatas, teiksim, cilvēkiem, kas lasa brēlrakstā. Un līdz ar to
algotu darbu tajā laikā nevarēja īsti piedāvāt neviens. Un es kā brīvprātīgais labprāt piekritu, palīdzēt un darīt to darbu bez īpaša atalgojuma. Nē, beidzot tas brīdis ir pienācis, ka brīvprātīgie mums būs arī uz papīra brīvprātīgie, jo līdz šim tomēr brīvprātīgā darba kustība bija relatīvi mūsu likumdošanā minēta tikai pāris likumos. Jā, tas likumā un nodibinājuma likumā, bet nekas nebija definēts, kas ir kas. Nezinu, kad viņš sāks darboties, vai visas lietas, kas tur iekļautas, būs kā pluszīme, bet vismaz būs ko uzlabot. Tā kā es domāju, ka tas solis, ka mums beidzot būs brīvprātīgā darba likums, tas ir ļoti labs. Es gan biju viens no tiem, kas laik cīnījās, lai ir nevis brīvprātīgā darbs, bet tas vārds darbs uzreiz ir tāds sloks, jo mums likumdošanā, bet vienkārši vajadzēja izdomāt jauno lietvārdu brīvprātība. Ja tas sauktos brīvprātības likums, tad, man liekas, būtu vieglāk un mazāk kaut kādu tādu slogu. Bet galvenais, ka tas likums būs, viņš stāsies spēkā, un tad, ja būs kāda tur neprecizitāte, es ceru, ka kopīgiem spēkiem uzlabos. Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansētā programma NVO fonds, apakšprogramma, projekta programma neapšaubāmi cenšas izcelt brīvprātīgā darba nozīmi. Un brīvprātīgā darba nozīme ne tikai jauniešu un bērnu vidū, kā tas Latvijā varbūt ir pierasts, bet pilnīgi ik katra sabiedrības locekļa neatkarīgi no vecuma, dzimuma, izglītības, sociālā stāvokļa, iespējas iesaistīties brīvprātīgajā darbā. Tas ir ļoti būtiski Latvijai pārņemt šo labo pieredzi arī no donoru valstīm Norvēģijas, Īslandes un Lichtenšteinas, jo viņiem brīvprātīgā darba kultūra un pieredze ir dāsnāka un bagātāka nekā pie mums, bet arī mēs intensīvi mācāmies, mūsu nevalstiskās organizācijas to dara. Jāsaka, ka pozitīvi ir tas, ka ir pieņemts brīvprātīgā darba likums, ka sieviešu arī tiesisko regulējumu šajā jomā, kas neapšaubāmi arī ļaus varbūt tiem cilvēkiem, kas līdz šim šaubījās, pieņemt to lēmumu par labu brīvprātīgiem. Arī pati varu pateikt, ka būt par brīvprātīgo, jo es esmu gadu bijusi mentors brīvprātīgais, ir jāapzinās, ka tā nav tikai uzdrīkstēšanās, tā arī ir pietiekami milzīga atbildība. Tāpat kā algotā darbā ir jāapzinās, ka arī tie pienākumi, ko tu apņemies veikt kā brīvprātīgais, viņi prasa pilnīgi tādu pašu atbildību un tādu pašu atdevi. Tas ir tas svarīgais, ko varētu teikt ik katram no mums, kurš nolēma būt par brīvprātīgo, jo tad tas aiztaupīs kaut kādus liekus un nevajadzīgus pārpratumus. 2011. gadā uz brīvprātības platformu apvienojās 11 organizācijas, bet 2015. gadā mēs jau kopā esam vesels 28 organizācijas, kura katra nodarbojas savu brīvprātīgo darbu. Vai tas ir saistīts ar vides aizsardzību, varbūt ar cilvēkiem ar kustību traucējumiem, bet varbūt vienkārši ar siltumu sirdīs, kuru mēs mēģinām sniegt citiem cilvēkiem. Jo pavisam drīz 2016. gada 1. janvārī stāsies spēkā brīvprātīgā likums Latvijas Republikā. Un to, vai tas mūs apgrūtinās, vai tieši otrādāk palīdzēs, mēs redzēsim varbūt arī tikai pēc 5 gadiem, jo kopš 2011. gada ir pagājuši apaļi 5 gadi. Jo tomēr mēs visi taču zinām, goda lieta būt brīvprātīgajiem.